Jā, sveicināti. Mani sauc Elijas Kankambers, es pārstāvu ekonomikas ministriju, mājokļu politikas departamentu. Mana šīsdienas tēma ir par sērijveidu daudzdzīvokļu dzīvo māju tehnisko apsekošanu, arī par secinājumiem un risinājumiem, kas izriet no šīm te veiktajām izpētēm. Vairāk mazāk tik daudz, cik tas attiec varbūt uz šīsdienas tematiku par jau šīm te atjaunotajām sērijveidu daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām. Par saturu tad būtībā tādās vairāk mazāk 3 daļās būs mana prezentācija. Ievadvārdiem tomēr es vēlos arī pieskarties dzīvojamās mājas pārvaldīšanas nodrošināšanas jautājumiem, par tiesībām, pienākumiem dzīvojamās pārvaldniekam, dzīvokļu īpašniekiem, kā dzīvokļu mājas kopībai. Tad par šo tehniskā stāvokļa noteikšanu kā vienu no dzīvojamā māju pārvaldīšanas likuma obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām. Tad šī tehniskā stāvokļa noteikšana pakrīt zem dzīvojamās mājas uzturēšanas. Un visbeidzot arī par sērijveidu ēku izpētes, tātad šiem rezultātiem, kā es minēju, kas varētu attiekties uz mūsu šīsdienas tēmu. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas nodrošināšanu. Tad mums dzīvojamā māju pārvaldīšanas likums skaidri pasaka, ka pamatā pēc noklusējuma dzīvojamās mājas pārvaldīšana ir dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums. Tomēr, protams, vairumā gadījumu praksē šis pienākums tiek uzlikts, nodots dzīvojamās mājas pārvaldniekam kā profesionālim, kas spēj veikt šos te likumā noteiktos uzdevumus. Un attiecībā tad uz mājas tehnisko stāvokli, tās uzturēšanu, mēs runājam par to, kā obligāti veicamo pārvaldīšanas darbību šā likuma izpratnē. Par to es arī tad paturpināšu. Tad, jā, viena no obligāti veicama pārvaldīšanas darbībām ir šī dzīvojamās mājas uzturēšana, ja fiziska saglabāšana visā tās eksploatācijas laikā, kas sevi ietver, tā skaitā arī dzīvojamās mājas apsekošanu attiecībā uz iekārtām un inženieru komunikācijām, kas atrodas daudzdzīvokļu mājā, tāpat arī par tehnisko apkopi un attiecībā arī uz kārtējo remontu. Par to, kas ir dzīvojamās mājas viena no šīm te daļām, kas mūsu novada pie tehniskās apsekošanas, par kuras rezultātiem es arī pastāstīšu nedaudz pēc brīža. Tad ministra noteikuma numur 907 mums nosaka konkrētus termiņus, periodu ietvaru, kurā mums ir jāveic vizuāls apskats konkrētiem ēkas elementiem, un arī ne tikai elementiem, bet arī, teiksim, piesaistītiem zemes gabalam un tam līdzīgi. Tad šeit es jums vēlētos parādīt par šo tehniskā stāvokļa noteikšanu, kā mēs no vizuālās apskats virzamies uz tehnisko apsekošanu, un visbeidzot arī uz tādu specifiskāku jautājumu, kā tehnisko izpēti, gan varbūt es tik daudz neveltīšu laika. Tad runājot par vizuālo apskati, šo te ministra noteikumu ietvaros uz konkrētiem ēkas būvizstrādājumiem, elementiem ir noteikts reizes gadā skaits, kādā ir jāveic šī te vizuālā apskate. Teiksim, jumtam 2 reizes gadā vai, kā es minēju, piesaistam zemes gabalam, žogiem, vārtiem. Katram no šiem elementiem ir noteikti šis te reižu skaits. Savukārt arī pēc avārijas situācijām ir jāveic vizuāla apskate, ja tas var radīt apdraudējumu noteikti. Vizuālajās apskatēs savukārt jāpiemina, ka neapskata tādas dzīvojamās mājas konstrukcijas, kā arī iekārtas un inženieru tīklus, kur šī te risinājuma, tehniskā risinājuma dēļ nav iespējas piekļūt. Respektīvi, vizuāli apskatē mēs apskatām to, ko mēs varam redzēt ar aci, bet neiejaucoties fiziski, teiksim, ēkas konstrukcijās. Tālāk jau runājot par tehnisko apsekošanu, tad tas ir posms pēc šīs te vizuālās apskates, kad šai attiecīgajai būves daļai vai iebūvētajiem būvu izstrādājumam ir pagājis šis te vidējais kalpošanas ilgums, un šis te vidējais kalpošanas ilgums pirmkārt jau ir noteikts manis minētajos ministra noteikumos, numur 907. Protams, gadījumos, kad tas jau ir pagājis un mēs
nevaram noteikt šo video kalpošanas ilgumu, to atsevišķiem šiem te būvu izstrādājumiem nosaka arī pats ražotājs. Tāpat atbilstoši pirms kāda jau laika veiktajiem grozījumiem, šobrīd Latvijas būvnormatīvs nosaka, ka ikvienai daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai šī tehniskā apsekošana ir veicama reizi 10 gados. Mums jau pieminētā tehniskā izpēte, kas tā īsti sakot pēc būtības ir jau padziļināta tehniskā apsekošana. Šeit jau nedaudz pieskaroties tad par tiem secinājumiem, ko ekonomikas ministrija var veikt par līdz šim veiktajām sēriju veida daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku izpētēm, tad jāsaka, ka ir tādi 3 vienojošie faktori, ir tādi 3 lielie pīlāri, pie kā mēs varam pieturēties. Tā ir nepilnīga ēku pārvaldīšana. Tie ir Latvijai raksturīgie klimatiskie apstākļi, kas var pastiprināt ietekmēt pašas šīs ēkas. Gan arī, protams, būvniecības laikā esošās neprecizitātes, pieļautās montāžas kļūdas un citas tādi tehniski jautājumi. Un es nevelti esmu iekrāsojis atšķirīgā krāsā šo te pirmo kvadrātu attiecībā uz nepilnīgu ēku pārvaldīšanu, jo no manis turpmāk parādītajiem šiem slaidiem redzēsim, ka netiek saulaicīgi un preventīvi organizēti darbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kas sākotnēji var šķist tādi varbūt neviennozīmīgi, bet kas tomēr tādā ķēdē noveda pie diezgan lieliem konstrukciju bojājumiem. Un tad attiecībā tieši šo te nepilnīgo ēku pārvaldīšanu mēs varam runāt tad par tādām 3 apakšpunktiem. Tā ir tātad situācijas saulaicīga novērtēšana, ja precīzāk nenovērtēšana, tātad trūkst, kā redzams, iespējams šī te plānveidīgs risinājums attiecībā uz remontdarbu veikšanu mājā. Protams, vairumā gadījumu tas korelē tiešā mērā ar salīdzinoši mazu finanšu ieguldījumu no dzīvokļu īpašnieku puses, lai veiktu šādus darbus, un tas ir tas, ko savā ziņā sasaucās ar to, ko es minēju jau prezentācijas sākumā. No vienas puses ir šis te pārvaldniekam uzdotais pienākums, ka viņam jāpilda, taču no otras puses, protams, ir nepieciešams viņam šis atbilstošais finansējums, lai viņš šo te uzdoto apjomu varētu pienācīgi un kvalitatīvi veikt. Un visbeidzot arī šīs neregulārās vizuālās apskates ietekme uz ēku stāvokli, ko es jums mēģināšu parādīt ar turpmākajiem arī attēliem. Tātad, kā mēs redzam, šis ir viens attēls no vienas konkrētas sēriju veida ēku izpētes rezultātiem. Tad mēs šeit redzam, ka mums ir jumta klāja plātnes, tā saucamā riba ar plaisām, diezgan lielām plaisām un izlieci, un šis tehniskais stāvoklis būtībā tiek varētu to nosaukt jau par pirms avārijas stāvokli, un kas interesanti bija šajā gadījumā, kad attiecīgās mājas īpašnieki nav bijuši informēti par šādiem konstatētiem defektiem, kas savukārt veidina domāt, kad arī pārvaldnieks, kuram atbilstoši manis iepriekš minētajiem noteikumiem numur 907, nav veicis šo te vizuālās apskates noteiktā laika periodā, jo, kā mēs redzam, tad ministrija noteikumi numur 907 nosaka, ka attiecībā uz jumta pārkares vizuāla apskate ir veicama 2 reizes gadā jumta nesošajām konstrukcijām. Un tā kā ļoti iespējams, ka šajā laika periodā 2 reizes gadā šī vizuāla skata tiktu veikta, tad attiecīgi arī varētu tikt konstatēts fakts par šādu te pirmsavārijas situāciju. Un šeit, ko es varu papildināt par šo te miedarbību starp dzīvokļu īpašniekiem un pārvaldnieku, tad šādā situācijā būtu jābūt tā, ka pārvaldnieks ir veicis šo te vizuālu apskati, tātad izpilda būtībā caur normatīviem aktiem tam noteikto pienākumu, kas ir vienlaikus kā viena no principā obligāti veicama pārvaldīšanas darbībām. Konstatējot šo faktu, pārvaldnieks organizē, pirmkārt ziņo dzīvokļu īpašniekiem, tālāk jau organizē šo te
lai tiktu izstrādāts tehniskais risinājums un tiktu veikta šī konstrukcija pastiprināšana. Savukārt no dzīvokļu īpašnieku puses ir nepieciešams finansiāls ieguldījums, lai šos darbus veiktu. Un ar šiem attēliem savukārt grib parādīt pavisam vienkāršas varbūt lietas, kas tomēr novada pie, kā jūs arī iepriekš minēju, novada pie diezgan nopietniem ēkas elementu bojājumiem. Tad šeit mēs redzam bildi, kurā ir šie lietus ūdens tiek novadīts tuvu pie ēkas pamatiem gruntī, attiecīgi bojājot ēkas aizsarga apmales. Un tas novada laika gaitā pie rezultāta, ka visas šīs ēkas aizsarga apmales ir sabrukušas pa visu ēkas perimetru, kas savukārt galu galā rezultējās tas ir tikai viens no defektiem, uz pagraba sienām, kā redzams, ir mitram radīta bojājuma nesakārtot šo ēku aizsarga apmaļu dēļ. Un kāds varētu sasaukties jau ar atjaunotām ēkām, tad varbūt uz brīdi, kad darbi ir pabeigti, viss ir skaisti un kārtībā, bet pietiek mums noraut divas šīs te notaka caurules un ūdens, ja regulāri tiek turpināts novadīt tuvu ēkas pamatiem, tad nevajadzētu paiet nemaz tik ilgam laikam, lai mēs jau redzētu kaut kādus izskalojumus vai ūdens infiltrāciju, teiksim, kas rezultēsies ar jau pēdējo attēlu, kas redzams slaida apakšā. Tāpat arī mēs varam runāt par to, ka mums ir jābūt modriem attiecībā uz ēku jumtiem. Mēs turpinam runāt joprojām par šo te lietus ūdens notakām un lietus ūdens novadīšanu. Šie defekti un šī problēma ar lietus ūdens novadīšanu tika konstatēta pilnīgi visās līdz šim veiktajās ēku sērijveida ēkās. Līdz ar to var teikt, tā ir tāda vienojoša problemātika. Un, kā redzams, tad atkal man jāpiemina Ministrijas noteikuma numur 907, kas nosaka pienākumu veikt vizuāls apskats 2 reizes gadā ūdens noteku tīrībai, kā arī ūdens noteku sistēmai, lai konstatētu, vai tur nav deformācijas, kādi caurūsējumi, detaļu neesamība. Kā redzams, šeit mēs to visu varam konstatēt. Šeit ir detaļu neesamība, ir zudušas piltuļu aizsargrestes, kas savukārt nozīmē, ka aizsērē šīs te notekas uz jumta. Redzam, ka ir gruži, kas ļoti iespējams ir vēlīnās rudens lapas, kas ir sakritušas uz jumta un aizprosto šīs te notekas, kā arī aizaugumi uz notekām. Arī šie visi apstākļi neizbēgami var ietekmēt arī atjaunotas ēkas, jo arī atjaunotām ēkām kritīs šīs te lapas un gruži. Neizpildot šo te normatīvas aktos noteikto pienākumu un nekonstatējot faktu, var notikt tas, kas notiek, teiksim, manis jau tikko parādīti attēlā, kad nokrišņu ūdens infiltrācijas pazīmes attiecībā uz bēniņos jau sienām no iekšpuses. Tā kā, šīs ir tādas lietas, kas pavisam noteikti neizbēgami var skart arī jau atjaunoto ēku īpašniekus un kam ir jāpievērš uzmanība turpmākajā ēkas eksploatācijas laikā un kam būtu jāsako līdz, protams, pārvaldniekam izpildot pārvaldīšanas likumā noteiktās tam uzdotās darbības. Un uz nobeigumu puses vēlos arī pieskarties jautājumam par balkoniem. Tā iemesla dēļ, ka mums sērijveida ēku izpētēs netiek aplūkotas atjaunotas ēkas, taču pēdējā izpētē par 316 un 318 sēriju izpildītājs apsakoja arī tādas ēkas, atjaunotas ēkas, kurās, teiksim, ir šie te problemātiskie balkoni. Kā mēs zinām, šajās sērijās šie problemātiskie balkoni ir diezgan daudz. Un tā aina pavarās diezgan nepatīkama, jo, kā mēs redzam no attēliem, tad nav pagājuši pat 10 gadi, tie ir 6, 8, maksimums 10 gadi šajās atjaunotajās ēkās.
Un mēs redzam jau šādus te bojājumus attiecībā uz atjaunotajiem balkoniem šajās te it kā atjaunotajās ēkās. Mēs redzam diezgan apjomīgus bojājumus pa visu to plātņu perimetru. Te ir atslāņojies krāsojums, atslāņojies betons, atsegta plātnes virsma un pat var arī atdalīties, kā redzams, atsevišķi apdares fragmenti no balkoniem. Nu, šāda te situācija ir salīdzinoši vēl gana nesen atjaunotās daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Un arī šeit jautājums ir, vai pārvaldnieks, šeit nav problēmas piekļūt balkoniem, vai tiek veikts šīs vizuālās apskates, vai tiek konstatēts un dzīvokļu īpašniekiem, vai dzīvokļu īpašnieki tiek informēti par to, kas būtu šajā situācijā jādara, vai tiek uzlikts galdā, teiksim, balsojums par to, ko mēs turpmāk, kā mēs rīkojamies, lai novērstu šīs te problēmas. Ja jau pirms 10 gadiem atjaunot ēkā, mēs redzam šādas te problēmas. Un attiecībā uz šo arī izpildītājs norādīja, kādi varētu būt šie te veiksmīgākie risinājumi, vienlaiks gan piebilstot, ka nezinot precīzi šo te pielietoto būvizstrādājumu materiālu ražotājus, tad, lai veiksmīgi risinātu attiecībā uz atjaunotajiem balkoniem šo problēmu, tad šai te balkona plātnei, kas ir ar metāla asini, būtu jānosedz visa plātnes malu, un tas būtu nedaudz garāks par šo te pašu plātnes biezumu, un otrkārt, šie te balkona margu risinājumiem būtu jābūt ūdens necaurlaidīgiem, un to apakšējai malai būtu jābūt vienā līmenī ar šo te minēto laseņu malu, attiecīgi zamāk par balkona plātnes apakšējo virsmu. Nu, teiksim tā, tie veiksmīgākie risinājumi, lai netiktu varbūt pieļautas tās kļūdas, ko es jums parādīju iepriekšējos attēlos. Nu, būtībā tad tas no manas puses arī ir viss, ko es, teiksim, caur šīm te veiktajiem sērijveida ēku izpētes rezultātiem varu parādīt arī tādu kā referenci uz iespējams atjaunotajām ēkām, kam būtu jāpērš uzmanība, kas ir šīs te vizuālās apskates, kas notiek ar, kā redzam, uz balkoniem jau atjaunotās ēkās, un iespējams caur šo te pieredzi var veiksmīgāk šos jautājumus risināt arī nākotnē dzīvokļu īpašnieki attiecībās, tā skaitā ar dzīvojamās mājas pārvaldnieku. Tas no manas puses arī viss. Paldies!